godīgi, jo Sašam jau pirms šitā sapulta mūsu tikšanās jau pateicis kādu jautājumu būs, jā, bet vairāk varbūt tagad, ka ko pārējiem arī aprakstīt, jo ļoti grūti, teiksim, nu, okei, teiksim, čēļi trenējās uz mazā laukuma, spēlē uz lielā laukuma, un kāds kaut kad nākotnē grib tos mazos un šauros laukumus ieviest arī šajā čempionātā. Saši, kā tu domā, kāds tas to spēli padarīt? Būtu vieglāk, būtu grūtāk, nu, to NHL principu, lai Somijas tā kā izmēra tos laukumus ieviest континентальной хоккей-лиге? Ну, в принципе, на маленьких площадках как бы игра более интенсивная, более зрелищная, вот. Ну и более контактная. Так что если вводить маленькое поле, то надо и борты менять, иначе через неделю надо будет новую команду набирать. А так, в принципе, мы тренируемся на маленькой площадке, да, играем на арене Риги, там большая площадка. Иногда это так чувствуется, когда на маленькой играешь, то есть все так компактно, вот здесь, и еще метр бежать, надо перестраиваться. Ну, как бы, если переделали, то в чем здорово, меня точно. Mēs uzdevām varbūt uz pašpatrošu kādu no šiem arī jautājumiem. Vai ārpus, tas arī to tu jau atbildēji, kā? Vai Polijā tev ir ceļu policijas pārmēģis? Man nav tiesības par autosportu, man neinteresē. Labi, kad būs tiesības? Diez vai. Kāpēc tā? Patīk man netībraukt. Lakas, labāk. Jā, pastāst, kā tu uz Polijos treniņiem braukā vai... Nu, Čāli ir Leiši, tur ir Portugāli, ar Mustangiem brauc. Es kopā taksē.